uzsāku bišķiņu pa lēnu, bet uz beigām gāja baigi labi. Tik brīvs solis, tik forši un laikapstākļi tā lutina tagad. Ir bijuši lieti, praktiski vētras un tagad... Kaut kāda īpaša aura, kaut kā, es nezinu, es jau kopš U14, U16 šeit lecu un patiesībā vienmēr ir ļoti labi rezultāti. Bet, jā, es nezinu, laikam kaut kāda aura šeit. Protams, esmu apmierināta ar jaunu sacensību rekordu. Man vienmēr ļoti patīk startēt. Es esmu ļoti apmierināts, ņemot vērā, ka šī sezona diezgan lēna sākās. Jācīnās ar traumām un tā tālāk, bet beidzot jauns personīgais un es esmu ļoti priecīgs par sniegtu savu. Man īstenībā Valmierā, cik es šeit esmu, es paši atrodos šeit, manēžā vai stadionā. Tāpēc es teikšu, ka šī stadiona un manēžas atmosfēra. Nu, jāsaka, ka Ričards Peders. Šeit no vienas sporta skolas mēs esam treniņbiedrs un tad bieži vien sanāk draudzīgie derbiji un katru reizi vai uzvar vai zaudē, jebkurā gadījumā jautri. Es teikšu pašai sevi. Izskriet labāk rezultāti nekā es skrējusi un patīk laikam noskaņot sevi kā lielāko sāncensības starta signālu. Man šo sezonu ļoti patīk uzvarēt, uzvarēt Robertu Jānis Ālīti. Man visvairāk patīk sacensties ar Emīlu Lambiņu. Tu uzmanies, puika.